Ak, nepatīkšanas, mani mīļākā meitene, Fenlijāņs, mani pameta. Fenļāņ, tas ir tev. Kāpēc tu man atkal dāvini ziedus? Vai es neteicu, ka nevalu ziedus, bet tikai parastu pastaigu? Bet šis ir labākais ziedi, kādus es varu atrast visa tirdzniecības centrā. Tev ir apnicis vienmēr domāt, ka nauda visu atrisinās. Es pat negribu tevi redzēt. Ko es tagad darīšu? Ja tu turpināsies, es uz visiem laiku. Kāpēc tik skumji? Mani pameta draudzene. Esmu ļoti nomākts. Ik viens dzīve saskaras ar šķēršļiem. Vai tā būtu meitene vai nauda, cilvēks vienmēr tos pārsvar. Es nevaru pārtraukt domāt par viņu. Viņa sākuma bija maiga pret mani, laipna un bieži smaidīja. Ja tu vienmēr pieķersies vienai lietai, ja tu zaudēsi, tu būsi ļoti plānprātīgs. Vienmēr tiecieties pēc jaunām lietām, apgustiet jaunas lietas. Vai cilvēkiem tiešām nepatīk, ka viņiem tiek dāvinātas dāvanas? Vai ar to nepietiek laimei? Nekad nebūtu domājis, ka laime slēpjas nevis nauda, bet gan tuvajos un mīļajos cilvēkos. Так. Kāpēc tu man atkal dāvini ziedus? Vai es neteicu tevi, ka Ивана Клёпова? Нет, заново. Офигел! Как ты умудрился упасть? Выпрыгнул. Интересно, сколько он так еще будет идти? Интересно, реально, сколько он так будет идти? Пошли вы домой.